Latvijā smēķē 684 000 iedzīvotāju, kas ir 36% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Smēķēšana jauniešu vidū un tās samazināšana. Tās bija viens no jauniešu attīstības programmas Go Beyond šī gada projektiem, ko dalībnieki realizēja komandā. Tās mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību it kā neredzamai problēmai. Mēs esam nākuši no tādām labām ģimenēm, mums ir ļoti daudz dots. Mums ir tā pārliecība, ka nav jāgaida līdz 40, ka tu saproti, ka tev kaut kas ir jādod citiem, ka mēs to gribam darīt jau arī tagad jaunībā. Principā katram no mums ir savs pamatdarbs, tad šis ir veids, kā mēs dodam sabiedrībai kaut ko, un tāpēc mēs to darām brīvprātīgi. Ja katrs sēdēs savā stūrī un domās, ka tie cilvēki tajā otrā viņi dara nepareizi, un ja otru domā attiecīgi tāpat, situācija paliks tāda pati, ir vienkārši jāveido dialogs un jārisina šī problēma un jāsaprot, kā tad būtu visefektīvāk to arī darīt. Savu pirmo cigareti smēķētāji aizdedz vidēji 11 gadu vecumā. Tajā brīdī, kad tev saka bērns vai jaunietis to, ka hei, tavs bērns smēķē, vai hei, tu esi visticamāk vainīgs pie tā, ka viņš smēķē, jo vai tu esi viņam pārdevis, vai tu viņam esi pievērs acis, ka viņam nav varbūt to gadu, vai tu viņam esi iedevis naudu un neesi izsakojis līdz. Līdz ar to katrs pieaugušais īstenībā ir vainīgs pie tā, ka tie bērni smēķē. Gandrīz 80% Latvijas jauniešu 15–16 gadu vecumā ir mēģinājuši smēķēt, un katrs trešais jau aktīvi smēķē. Mūsu mērķis bija uzrunāt tieši pieaugušos un radīt to diskusiju, lai arī valdībā to ņemtu vērā un lai tiktu atvērts šis likums. Un, ja mēs skatāmies, kā kampaņa sākās, viņa tika palaista janvārī, februārī, un tad arī agrā pavasarī tika atvērts šis likums par tabakas izstrādājumu realizāciju un reklāmu. Kampaņas ietvaros tika veidot videoklipu televīzijas kanāliem, kā arī vides un interneta reklāmas. Un, lai tiešāk uzrunātu jauniešus, portālā Draugiem LV tika izveidota lapa Nepūt miglu. Mans tētis un Oma pīpē, tas man ļoti nepatīk, jo klātbūtnē gandrīz vienmēr ir mana mazā māsa 3 gadi. Cilvēku uzvedība neizmaina ne ar vienu, ne ar 2 kampaņām. Tā ir tāda izglītošana jau no mazām dienām. Es ticu, ka tas smēķētājs skaits mainīsies varbūt pēc 10–15 gadiem, jo tas ir paudžu lieta. Tas ir sākot strādāt no maza vecuma ar bērniem, var tikai audzināt to veselīgo paudzi.